5 lietas, kā vienkārši mēģināt tikt galā ar pēkšņām muguras lejasdaļas sāpēm. Tas var būt saistīts, piemēram, ar fizisku pārslodzi, vai arī gluži otrādi ar ilgstošu kustību trūkumu, piemēram, sēdēšanu pie datora neērtā pozā. Vairums no mums šīs akūtās muguras sāpes sauc vienkārši par savilktu vai sapūstu muguru. Ja vien muguras sāpes lokalizējas pašā mugurā un nestaro uz kājām, tad noteikti ir vērts līdz ārsta apmeklējumam mēģināt tikt galā pašu spēkiem. Kā to izdarīt? Pirmkārt, turpinam kustēties. Ilgstošs gultas režīms, mēģināšana sevi pasargāt, īstenībā situāciju var tikai pasliktināt. Ilgstošs miera režīms, gulēšana gultā izraisa muskuļu stīvumu, muguras stīvumu, locītavu stīvumu, sliktāku dzīšanas procesu, jo palēninās asinsrite muguras muskulatūrā. Ilgstošs miera režīms un gulēšana gultā padara nervu sistēmu uzņēmīgāku pret sāpju impulsiem un padara šīs sāpes spēcīgākas. Otrkārt, sāpju mazināšanai ir jāizmanto aptiekā pieejamie bezrecepšu pretsāpju medikamenti. Un mazinās arī iekaisumu muguras muskuļos. Noteikti izmantojiet arī augstuma un karstuma aplikācijas. Augstuma paka pirmajās 24 līdz 48 stundās palīdzēs mazināt iekaisumu, muskuļu tūsku un palēninās nervu aktivitāti un mazinās sāpju sajūtu. Augstuma aplikācijas lietojiet 15 līdz 20 minūtes ilgi vairākas reizes dienā. Pēc tam sāciet izmantot karstuma aplikācijas tieši tāpat 15 līdz 20 minūtes vairākas reizes dienā. Karstuma aplikācijas palīdzēs relaksēt muskuļus, uzlabos asinsriti un veicinās ātrāku dzīšanu. Ceturtkārt, lietojiet jostas ortozi. Jostas ortoze ierobežos nevajadzīgās kustības, stabilizēs mugurkaulu un veicinās ātrāku dzīšanu. 3 līdz 4 stundas dienā esot vertikālā stāvoklī, tas būs labs palīgs muguras sāpju mazināšanai. Nākamais, uzsāciet vieglus stiepšanās vingrojumus un, kad sāpes mazinās, uzsāciet pilnvērtīgu ārstniecisko vingrošanu muguras dziļās muskulatūras nostiprināšanai. Ieteikumus vingrojumiem meklējiet zemāk esošajā video aprakstā. Vairums akūtu muguras lejasdaļas sāpju pāriet 2 līdz 4 nedēļu laikā. Ja šajā periodā jūsu sāpes, neskatoties uz ārstēšanu, pastiprinās vai sāk izstarot uz kāju, noteikti meklējiet ārsta palīdzību.